Paskatīties, kā mēs šitam mini uztaisījām diagnostika data logus un kā mēs viņu sačipojam īsajā video. Tātad mašina no Vācijas, uztaisījām daļiņas, pārbaudījām diagnostiku, data logus, pirmo steidžu un izbraucam iztestēm. Skaties! Uztaisījām pilnvērtīgo diagnostiku, tagad mēram daļiņas pirms čipošanas. Trubo zonde ir ielikta iekšā. Tagad skaita, cik būs daļiņas. 15, 16, 17, 18, un tūlītās uzrādīs mums rezultātu, kādas ir cietas daļiņas tai mašinai. 27, 28, 30, un rezultāts 6000 pieļaujams 1 miljons. Vācija ir pieļaujams 0,7, mašina ir 12. gada, nav 13. Vācija pārbauda arī, tad šitais ies cauri. Rakstās pilnvērtīgais pirmais stage, tagad tai mašinai, un tūlītās brauksim testēt. Pārbaudīsim, kā viņš uzvedas uz ceļu. Taisam data logus, tagad cilvēks negribēja likt uz jauda stenda, bet mēs taisam rekordu, skatāmies visus parametrus. Pedālis grīda, un kā viņš mums tagad pavilks no 2000, diezgan strauji viņš velk, un šādi izskatās data logi. Pēc pārprogrammēšanas uz pirmo pilnvērtīgā steidža mēs varam charge temperature maksimum 20 grādu, turbinas pieprasītais 1,7, gandrīz arī 1,7 sasniedz. DPF pretspiediens pat mazāk uz čipota nekā bija iepriekš, tad viņam 92 milibāri, bija 188, tagad 92 milibāri, rail pressure arī vispārīgi sapās, LS cooling temperature 83, tā kā viss ir čotkā ar mašinu pēc mūsu pilnvērtīgā steidža.